esam nonākuši pie 5. nodaļas. Ja 4. nodaļā bija atklāts Tēvs, Dievs Tēvs savā varenībā, ja, spēkā, tad 5. nodaļa runās par Dēlu, par Jēzu Kristu. Un tā nav nejaušība, jo grūtajā laikā ebrejiem ir jāsaprot, ja? Viņiem vajadzēs saprast, ka arī grūtajā situācijā Dievs ir ar viņiem, Dievs nav pametis viņus, Dievs nav aizmirsis viņus, Dieva roka joprojām ir tā pati stiprā roka, un blakus Dievam ir arī Mesija, ir ebreju Mesija, glābējs, Jēzus Kristus, amen, kurš ir tikpat spēcīgs, tikpat majestātisks kā Tēvs, amen. Un 5. nodaļa, ja, tātad viņa runās par Jēzu Kristu. Es izvēlējos vienkārši tādu bildi, kur ir lauva un ir jērs. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā nodaļā viņš arī tiks salīdzināts kā lauva no Jūdas cilts un kā upura jērs. Un tāpēc mēs arī sāksim šo te 5. nodaļu. Un pašā sākumā es vienkārši nolasīšu. Jā, es ieslēdzu. Es nolasīšu šo 5. nodaļu, jā, viņa nav. Un es arī tāds bildīts varēs arī redzēt, jā. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla, grāmatu, aprakstītu iekš un ārpusē aizzīmogotu 7 zīmogiem. Tātad kam? Tēvam. Tēvam bija rokā grāmata. Protams, šeit redziet, kad ir rullis, ja? Un tajā laikā jau nebija grāmata, kā mēs pieraduši šodien grāmatu šķirstīt. Tajā laikā grāmata bija sarulēts rullis, un tad, kad viņi lasīja, tad ar vienu rulli rullēja vaļā, ar otru rullēja ciet, un tad lasīja tā. Ja? Tāpēc jūs saprast, ja? Tātad ir kaut kāda grāmata, ir kaut kāda nozīmīga grāmata. Un tālāk mēs lasām 2. pantā. Es redzēju varanu eņģeli saucam stiprā balsī, kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogu. Zīmogus, vairāki zīmogi. Bet neviens, ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tā ieskatīties. Tātad ir kaut kāda, ziniet, to, kas ir Dieva rokās, ir ļoti nozīmīgs vienmēr. Ļoti svarīgs priekš šīs cilvēks, priekš šīs zemes. Un tas nozīmē, ka šī grāmata, šis vīstoklis, kurš bija aizzīmogots, viņš bija ļoti nozīmīgs un svarīgs. Un eņģelis sauca, kurš tad atvērs? Tāpēc, ka ko līdz, ka grāmata ir aizvērta. Tu zini, ka tā ir ļoti svarīga, ļoti nozīmīga, bet viņa kļūst tev nepieejama, bet reāli, aktuāla, praktiski pielietojama tad, kad tu viņu atvērsi. Tad, kad tu sāksi lasīt, kad tu uzzināsi, kas tur ir rakstīts. Un šeit viņš saka, neviens, ne debesīs, ne šeit virs zemes, ne pat pazemē, nebija neviena cienīga, kas varētu atvērt šo nākotnes pareģojumu, šo nākotnes grāmatu. Un es gauži raudāju, tas ir Jānis par sevi saka, ja? Ka neviens nav atrast cienīgs atvērt grāmatu un tādī ieskatīties. Ja? Tad es sapratu šai parādībā, Jānis to saka, ja? Ka tas ir tik svarīgi un nozīmīgi, ka Dievs man kaut ko grib rādīt. Un tas, ko viņš grib rādīt, tas atrodas šajā te grāmatā, vīstoklī. Bet neviens nevar atvērt to, neviens nevar noņemt šos zīmogus. Un viņš bēdīgs ir. Te viens no vecajiem saka man, neraudi, redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās 7 zīmogus. Vecajā derībā jau ir pravietojumi, ka nāks glābējs, nāks Mesija, ka nāks, un viņš ir nosaukts kā lauva no Jūdas cilts. Dāvida sakne. Un, protams, mēs tagad zinām, ka tā iet runa par ko? Par Jēzu Kristu. Tas bija pravietojums par Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ka ir viens vienīgais, kas ir cienīgs atvērt šo grāmatu, bija Jēzus Kristus. Ļoti interesanti, es nezinu kāpēc, bet pats Tēvs nevēra vaļā šo grāmatu. Tāpēc, ka katram šie svētai trīsvienībai ir savs uzdevums. Un Jēzum Kristum bija atvērt šo te grāmatu. Vēlāk mēs redzēsim, kas tā vispār par grāmatu. Ja? Zīmogu. Tātad tikai Jēzus bija cienīgs atvērt.
Un es redzēju goda krēslu, 4 dzīvu būtņu un vecē vidū stāvam jēru, kā nokautu ar 7 ragiem un 7 acīm, kas ir 7 dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Centrā jūs redzat, ka ir jērs, un jērs, kam ir caurdurti sāni, kur tek asins. Un 7 ragi un 7 acis, protams, tas nav kāds briesmonis, jo mēs pirms tam jau redzējām, ka cipars 7 nozīmē pirmkārt tādu pilnību un arī apraksta, un šeit ļoti skaidri paskaidrots, kas ir 7 dievi gari. 7 dievi, tātad 7 gara izpausmes. Amen? 7 gara izpausmes. Un 7. pants. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Tikai Jēzus Kristus. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvas būtnes un 24 vecai metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā citāras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūgšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu, sacīdami. Tātad, protams, ne jau dabīgi tur bija jērs, tas bija Kristus, kas salīdzināts ar upura jēru. Amen. Un tātad, tai pašā laikā notiek visu laiku slavēšana, Dievu slavēšana un Dievu godināšana. Un ne tikai tur debesīs, bet arī šie zelta trauki, viņi simbolizē svēto lūgšanas, kas ir šeit virs zemes. Un katru reizi, kad tu lūdz Dievu, vēlāk mēs arī to redzēsim, katru reizi, kad tu lūdz Dievu, tad šie trauki pildās ar tavām manām lūgšanām. Mēs esam svētie. Amen. Un tātad, ko viņi dziedāja? Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus. Tātad viņi dzied slavu kam šobrīd? Ne Dievam, Jēzum Kristum, kungam, kurš ir cienīgs, upura jēram. Ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēks no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Brīnišķīga slavas dziesma. Amen. Pravietiski vārdi. Tad Dievs ir caur Jēzu Kristu, caur Jēzus Kristus asinīm ir atpircis. Un ļoti nozīmīgi, kas no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Ne tikai ebrejs viņš ir atpircis. Amen. Jā, tā ir izredzēta tauta, caur kuru vajadzēja nākt Mesijam, caur kuru vajadzēja nākt glābējam. Bet viņš to ir darījis priekš visiem, ieskaitot latviešus. Amen. Ieskaitot latviešu. Tātad viņš ir atpircis arī mūsu latviešu ar Jēzus dārgajām asinīm. Amen. Un paldies Dievam, ka viņš ne tikai mūs ir atpircis, bet redziet, kas tālāk notiek. Un padarījis viņus, ko? Mūs, Dievam, par ko? Ķēniņiem un priesteriem. Ko nozīmē ķēniņš? Ko ķēniņš dara? Valda. Ķēniņš valda. Dievs mums ikvienam ir iedevis kādu teritoriju, kādu pārvaldības vietu. Es nesaku tikai fiziski. Arī fiziski varbūt šai draudzei Dievs ir iedevis šo teritoriju. Amen. Un mums šeit vajag uzvesties kā ķēniņiem. Protams, ne fiziski iet tagad pie pašvaldības priekšnieku. Es ķēniņš, ne tu. Tu tagad tā darīsi. Ja? Nu tad varbūt beigsies tavu visu kalpošanu ar to. Ja? Nē, bet garīgi mēs esam ķēniņi. Mēs esam ķēniņi. Un kas? Priesteri. Ko priesteri darīja? Aizlūdz. Viņi pārstāvēja. Viņi bija kā starpnieki starp Dievu un tautu un zemi. Un šodien mēs esam priesteri, jo ļoti daudz vēl neticīgi cilvēki. Un mēs esam kā priesteri, mēs esam starpnieki. Pirmkārt, mēs lūdzam par šiem cilvēkiem, par valdībām un varām. Amen. Un ejam un pasludinam Dieva vārdu. Šeit nav pravietis, bet faktiski priesterī arī iekļaujās pravietis, kurš ko? Ne to, ka tā saka tas kungs, es redzu, ka tu tajā gadā to darīji un to darīji, ja? Varbūt kāds arī to pravietos, nezinu, bet Dieva pravietis ir tas, kas pasludina Dievu vārdu. Amen. Dieva vārdu. Amen. Un tātad redziet,
Tā ir brīnišķīga slavas dziesma. Amen. Tālāk. Tad es redzēju un dzirdēju, ka daudzu eņģeļu balsis visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miljārds un tūkstoši, kas sauca skaņā balsī. Tātad, mīļie, debesis nav tukšas, debesis ir pilnas. Pārpildīts, ja tā varētu teikt. Ja? Ar visu ko? Pirmkārt ar eņģeļiem, ar kaut kādām būtnēm, ja? Kur mēs redzējām ar 6 spārniem, ar acīm, ar sejām kaut kādām tur. Ja? Un grūti pat stādīties priekšā. Un ne tikai ar eņģeļiem un būtnēm, ar ko vēl? Ar izglābtiem. Ar izglābtiem, ar Dievu bērniem, ar izglābtiem. Amen. Un pilnas. Un viņi visi sauc, viņi visi slavē. Amen. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Amen. Mīļie, šī te lūkšana, šie te vārdi vajadzētu iekļauties arī mūsu lūkšanas sarakstā. Kad mēs sakam, Jēzu, tu esi cienīgs, tu vienīgais esi cienīgs, tāpēc, ka tu tapi nokauts šīs pasaules dēļ. Amen. Un tu esi cienīgs, ko ņemt spēku, ko tas Tēvs, Dievs viņam ir dot. Bagātību, kādu bagātību? Protams, garīgu bagātību. Svētīgi garā nabagi, amen, kas slāps pēc garīgās bagātības. Gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Amen. Tie ir brīnišķīgi vārdi. Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakam, tam, kas sēd goda krēslā un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Amen. Redziet, tātad slavē to kungu ne tikai debesis, slavē to kungu arī zeme. Un arī tie, kas ir pazemē, pienāks diena, arī viņi locīs savus ceļus un arī viņi slavēs to kungu. Amen. Amen. Tātad, redziet, visa radība, mēs jau runājam, ka putni slavē to kungu, koki ar lapiņām slavē to kungu. Amen. Un mēs neesam akmeņi. Amen. Mēs neesam akmeņi, arī mēs slavējam to kungu. Amen. Mūžu mūžos. Un 4 dzīvās būtnes sacīja, Amen. Vecai metās zemē un pielūdza. Vecai metās zemē un pielūdza. Iesim tālāk. Tātad, mēs izlasījām visu 5. nodaļu. Tā arī ir viss. 5. nodaļa beidzās. Jā. Ļoti interesanti. Šī nodaļa ir veltīta Dieva dēlam. Nokautam jēram, mesijam, glābējam. Amen. Un jūs ziniet, ka atklāsmes grāmatā 28 reizes Jēzus ir minēts kā nokauts jērs. Kā nokauts jērs. Visa vecā derība par to runāja. Ja pat tur nav minēts vārds mesija, glābējs, svaidītājs, pat fiziski, kur ņēma nevainīgu jēru no vīriešu, ne no vīriešu kārtas, kā tur teikt, jērs, ja? Un viņu nokāva. Tas ir pravietiski par Jēzu Kristu. Tas ir pravietiski par Jēzu Kristu. Tāpēc ir ļoti svarīgi un nozīmīgi, kad iet runa par Jēzu Kristu. Un tāpēc mēs izskatīsim, kāpēc Jēzus Kristus ir nosaukts par upura jēru, vai Dieva jēru, vai nokautu jēru. Un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un mēs to arī izskatīsim. Tātad pirmais. Jau no paša sākuma, no vispār cilvēces sākuma, mēs redzam jau pravietošanu. Ko nozīmē? Jau ir pravietošana. Ja? Tātad pirmie cilvēki, kad viņi sagrēkoja vai nepaklausīja un atnāca grēks viņu dzīvē, un pēkšņi grēks atklāja, kāpēc atvērās acis uz ko, uz visu ko, uz labo un uz nelabo. Ja? Un pēkšņi viņi saka, mēs esam kaili, tāpēc mēs esam noslēpušies. Jautājums nebija tajā, ka viņi ir kaili. Jautājums bija tajā, ka viņi noslēpās no Dieva. Tāpēc, kad viņi saprata, ka šeit Dieva svētumā viņi vairs nevar atrasties, viņi nejūtās omulīgi, visi cauri. Un tāpēc viņš saka, mēs esam kaili. Protams, viņi arī droši vien fiziski bija kaili. Un redziet, kas notika. Un šo te
kailumu, ja tā var teikt, Dievam vajadzēja apklāt. Un ar ko viņš apklāja? Mēs redzam, un Dievs tas kungs darīja cilvēkam un viņa sievai drānas no ādām, un tajās ieģērba viņus. Kur Dievs ņēma ādu? Viņš nokauja dzīvnieku. Droši vien, ka tas bija jērs. Te nav rakstīts, ka tieši jēru, ja? Bet visdrīzāk. Un šeit jau ir pravietojums, ka pašu pirmo cilvēka grēku apklāja ar dzīvnieka. Ne jau pati āda ir tā, kas apklāja. Izlietās asinis. Saprotiet? Jo tu nevari ādu, ja tu nenokaut dzīvnieku. Un tas nozīmē, te tieši arī par to bija pravietojums. Ja? Kad pirmā cilvēka nepaklausība, pirmā cilvēka grēks tika apklāts ar asinīm. Apklāts ar asinīm. Varbūt jāpaver loks, ko? Jo citādi es tā jūtu, ka te es vēl te džemperu uzvilku. Amen. Tātad 1. Mūsu 3:21. Nākošais. Pat nepagāja, es nezinu, cik laiks tur pagāja. Atceraties, viņiem piedzima 2 dēli. Kurš atcerās, kā viņus sauc? Ko? Kā Ādamam un Ievai piedzima 2 dēli? Neatceraties? Piemirsāt. Kains un Ābels, tieši tā. Pirmie piedzimušie, reāli piedzimušie. Ādams nebija piedzimts, Ieva nebija piedzimusi. Kains un Ābels. Kains bija vecākais, Ābels bija jaunākais. Un, protams, viņi jau mācījās no vecākiem, kad viņiem vajadzēja ik brīdi pienest upuri. Pienest upuri Dievam. Un, protams, viņi ļoti labi zināja, kādu Dievs upuri prasīja. Asins. Asins. Viņš prasīja asins. Jo tikai asins var apklāt grēku. Protams, mēs vēlāk redzēsim uz kādu laiku. Ja? Un redziet, un kas notika? Pienāca kārtējā reizes, un Kains pienesa upuri no dārza augļiem, jā, no tā. Ābels nokāva jēru, atkal jēru nokāva. Un redziet, un sākās konflikts. Sākās konflikts. Un Dievs, kad mēs lasam, viņš teica, Ābela upuru viņš uzlūkoja, Kaina noraidīja. Kaina noraidīja. Atkal nepaklausība. Tā ir nepaklausība. Jo Dievs bija nolicis, kādā veidā vajag pienest upuri. Amen. Romiešu vēstulē 3:23. Romiešu vēstule 3:23. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Jau kopš Ādama laikiem šie panti ir aktuāli. Visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. 6:23. Turpat romiešiem 6:23. Tātad grēka alga ir nāve. Tas ir spriedums no Dieva nolikts, jo Dievs ir teicis, tai dienā, kad tu nepaklausīsi, vai citiem vārdiem baudīsi no tā kunga, tu mirdams mirsi. Nāve iestāsies. I garīga, i, protams, arī ar kādu laiku fiziska, jo pirmais cilvēks bija mūžīgs cilvēks. Ja? Un Ebreju vēstulē, 9. nodaļā, ir risinājums, ir atbilde tam visam. Ebreji 9:22. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Redziet, bez asins izliešanas nav piedošanas. Tāpēc arī pašam Dievam, jo Ādams un Ieva, viņi nevarēja vēl nokaut dzīvnieku, jo viņi vēl nesaprata šīs lietas. Un pašam Dievam vajadzēja nokaut. Un es ticu, ka tas bija kāds jērs bija, ja? Un, lai izliet tās asins no tām ādām, uztaisītu viņiem tērpu. Apģērbu. Ja? Kainam vajadzēja pienest, kaut nopirkt, labi, ja viņš bija dārznieks, ja? Viņam vajadzēja nopirkt ar kaut kādiem āboļiem vai bumbieriem vai apelsīniem vai mango no Ābela dzīvnieku un upurēt dzīvnieku. Bet viņš uzskatīja, redz, viņš labāk zina. Un, protams, notika konflikts, mēs zinām, ka Kains uz šī pamata nogalināja Ābelu. Ja? Tā bija pirmā slepkavība cilvēcē. Ja? Daudz smējās. 4. daļas cilvēki iedzīvotāji gāja bojā.
Ja šodien paskatās, ka 8 miljardi, tad nozīmē, ka 2 miljardi vienā brīdī bojā, ja? Bet tas ir pa turieni, pa to laiku. Ja? Jo 4 cilvēki tajā laikā bija tikai virs zemes un nogalināja. Tad bez asins izliešanas nav piedošanas. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Dievs pieprasa maksu par cilvēku grēku. Viņš pieprasa asinis. Pieprasa asins. Amen. Mēs nonākam 2. Mūzes grāmatā, 12. nodaļā, tad, kad Dievs nolēma izvest savu tautu no Ēģiptes. Un, protams, Ēģiptes faraons, viņš pretojās, viņš nelaida vaļā. Un Dievam vajadzēja sūtīt šīs mocības uz Ēģipti. Un pats pēdējais, ko Dievs teica, tātad, ja, šeit 2. Mūzes grāmatā 12. nodaļā, 5. pantiņā mēs lasām, nevainojumu jēru gadu vecu aunēnu jūs ņemiet, vai no avīm, vai no kazām to ņemiet, un glabājiet tos līdz mēneša 14. dienai. Tanī ap vakara laiku visai sapulcētai Izraēla draudzei tie jānokauj. Tad paņemiet no šīm asinīm un apziediet abus durvju stabus un palodu namiem, kuros jūs ēdīsiet vai kuros jūs dzīvojat. Tātad šeit ir norādījums atkal no Dieva, jo Dievs zināja, lai Ēģiptes faraons atlaistu Izraēļu tautu, jānāk pēdējai mocībai, un tas ir nāves eņģelis, kurš nokaus katru pirmdzimto. Bet, protams, ka Dievs negribēja iznīcināt Izraēla nākotni. Un tāpēc viņš negribēja, lai Izraēla pirmdzimtie mirtu. Un tāpēc viņš arī teica, paņemiet, nokaujiet atkal dzīvnieku, paņemiet šīs asinis un apzīmējiet. Mēs šodien to arī lietojam tādu pārnestā nozīmē, ka mēs esam mūsu nami, mēs esam apzīmēti ar Jēzus Kristus asinīm. Un nāves eņģeļi šeit staigā riņķi, nezinu, vai no Dieva sūtīt, vai no Sātana sūtīt, ja? Man ir gluži vienalga. Es esmu aizsargāts Jēzus asinīs. Es esmu pasargāts Jēzus. Kamēr es atrodos tajā namā, kur ir šīs te asinis, Jēzus asins, es esmu pasargāts. Ja es izeju ārā no Dieva aizsardzības, tad nav jāvaino Dievs. Ir jāvaino tikai mani pašu. Amen. Un tātad redziet atkal šeit. Bet, protams, eģiptieši, kuri to nedarīja, kuri viņu pirmdzimtie visi gāja bojā. Dieva tiesa piepildījās. Amen. Tātad ļoti interesanti. Viņi izgāja ārā no Eģiptes. Ziniet, viņi tur bija vergi. Bet izgāja ārā viņi bagāti cilvēki. Tāpēc, ka eģiptieši visu naudu atdeva viņiem visu, ja, pārtiku, un viņi izgāja ar daudz dzīvniekiem ar visu, ja. Viņi izgāja kā 2 miljonu, teiksim, no turienes, ja. Un kas notiek? Viņi iet tuksnesī. Un jūs ziniet, Dievs nekad nav pārstājis apklāt cilvēka grēku, tāpēc, ka Bībelē teikts, grēka alga ir nāve. Un bez asins izliešanas nav grēku piedošanas. Un Dievs netik daudz viņš skatās uz tiem pagāniem, jo viņiem ir lēmtievi iznīcība, ja? Bet viņš skatās uz savu tautu, tāpēc, ka viņa tauta, viņi neaizgāja uz elli, ja viņi paklausīja Dievu baušļiem, Dievu likumiem. Šodien mums nav, teiksim tā, burtiski jātur tie baušļi un likumi, tāpēc, ka mūsu bauslība ir kungs Jēzus Kristus, kurš ir piepildījis to. Amen. Un mēs ticam uz viņu atpērkošiem asinīm. Bet tajā laikā vēl nebija, un tāpēc bija tāds pravietiski šie tie visi pravietiski norādījumi. Un kas iznāca arī tuksnesī. Redziet, nepagāja ilgs laiks, Dievs teica Mūzum, es gribu mājot jūsu vidū. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu pieņemt šos te upuru asinis par jūsu grēkiem. Un viņš lika Mūzum uzcelt tuksnesī ko? Derības telti. Derības telti. Ja? Tad Mūzus ņēma telti un uzcēla to tālu ārpus nometnes un nosauc to par sajiešanas telti vai derības telti. Ikvienam, kas meklē to kungu, bija jāiet uz sajiešanas telti ārpus nometnes. Un tā arī tā izskatījās, tā telts. Ja? Un šajā te vietā
pienesa upurs. Redziet, te jau stāv kaut kāda lielopīt, te jau jārs nokauts, vēl atveda, priesteris jau ved, ja? Te levīti, kas to visu darīja. Un tad augstais priesteris šeit daļu sadedzināja gaļu un iekšas, ja? Daļu gaļas atdeva apakaļ cilvēkiem, daļu iekšas sadedzināja kā kvēpināmo upuri, un tad ņēma tās asins un ejot te iekšā vissvētākajā vietā, šīs asins izlēja uz derības šķirstu, uz salīdzināšanas vāku. Un tajā brīdī, kad viņš to izdarīja, viņš salīdzināja tautu ar Dievu. Un tādā veidā Dieva dusmība atkal līdz nākošajai reizei bija novirzīta no tautas. Ja tas nenotiktu, tauta būtu pagalām uzreiz. Un redziet, arī tur tūkstnesī viņš teica, lai jūs pienestu upurus, lai tek asinis. Tas nenozīmē, ka Dievs ir asiņains Dievs. Tas nozīmē, ka cilvēks bija nepaklausīgs, un dēļ cilvēka nepaklausības tagad ir jālīst nevainīgām asinīm. Tāpēc, kad nevarēja jebkuru dzīvnieku atvest, vajadzēja atvest nevainīgu dzīvnieku. Ko nozīmē nevainīgu? Vai dzīvnieks grēko? Nē, tas nozīmē, ka dzīvniekam nebija nekādi tie, sakari, kā cilvēkam viegli pateikt, ja? Tad nekad nebija kaut kāds seksuāls darbības tam dzīvniekam, ja? Un tad nevainojums, ja? Un nevainojums vēl kādā veidā, ka viņam nav viena akls acis izdurta, nav kaut kas iegriezts, nav kaut kāds raks noplīs, vēl kaut kas, arī tur jābūt bija perfektam. Tāpēc, ka viss simbolizē Jēzu Kristu. Jēzu Kristu simbolizē. Amen. Tad redziet, mēs redzam, ka to, un starp citu, cik gadus pa tūkstnesi klejoja? 40 gadus. Bet klejošana reiz beidzās. Un viņi iegāja apsolītajā zemē. Amen. Viņi iegāja Hanāna zemē. Tā ir viņa zeme, apsolītā zeme. Un tad, kad viņi iegāja apsolītajā zemē, kaut kas atkal notika. Telts vairs nebija. Bet Dievs lika uzcelt sev derības templi. Templi. Kur notika pēc tiem pašiem paraugiem, kas bija telts. Tāpat bija ārējais pagalns, iekšējais pagalns, svētā vieta, vissvētākā vieta. Ja? Un tāds te izskatījās, tas templis. Ja? Tāds viņš izskatījās. Šodien, diemžēl, šajā vietā ir mošeja uzcelt, ja kāda bija Izrēlā vai redzējuši, ja? Uzcelt. Bet viens no šiem mūriem vēl ir saglabājies, saucamais raudu mūris, kur ebreji nāk un pielūdz. Bet pēc pravietojuma mēs zinām, kad atkal tiks atjaunots šis te templis. Precīzi tādā pašā versijā, kā viņš ir. Viņš tiks atjaunots. Kādā veidā tā mošē tiks nojaukta, mēs nezinām. Var atnākt zemestrīce, var atnākt kāds negaiss un var zeme pavērties un iet un aizvarās. Ja? Bet šobrīd tas ir nereāli, tāpēc, ka tur ir arābi. Ja? Un arābi pārvalda šo teritoriju, jo vairāk kas tagad notiek. Ja? Bet es redzu, ka Dievam viss ir iespējams. Tāpēc nav problēma. Un arī šeit, tad, kad uzcēl šo namu, atkal tautai vajadzēja pienest asins upuri. Atkal bija jākaut dzīvnieki, un atkal kāpēc? Tāpēc, kad Mesija vēl nebija iegājis svētnīcā ar savām asinīm. Un tāpēc līdz tam brīdim vajadzēja nepārtraukti tecēt nevainīgā dzīvnieka asinīm, kuri vienmēr norādīja uz Jēzus Kristus upuri. Uz Jēzus Kristus upuri. Amen. Tātad, un es zinu, ka arī vecā derība ir piesātināta ar pravietojumiem par Jēzu Kristu. Viņa vienkārši piesātināta. Un mēs redzam, teiksim, pravietis Jeremija 31. nodaļā. 31. nodaļā. No 31. pantiņa es lasīšu. Redzi, nāks diena, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraela namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es cikār slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Tad viņš runā par vecajām derībām. Viņš ir pravietis. Viņš nerunā par tā laiku. Saproti? Viņš runā jau par mūsu laikiem. Viņš runā par mūsu laikiem. Ja? Ne tādu derību, kādu es cikār slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši. Kaut gan man bija noteikšana par tiem, saka tas kungs. Ne šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēlu namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bausli viņos pašos,
Līdz tam bauslis bija rakstīts uz akmens plāksnēm. Tagad viņš saka, es viņu pašos, es tos rakstīšu viņu sirdīs. Viņu sirdīs. Un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Šeit ir pravietojums par pēdējiem laikiem. Amen. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli sacīdams, atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīst lieli un mazi, saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegums un nepieminēšu vairs viņu grēkus. Mēs redzam, ka jaunajā derībā tiek citēti šie paši panti. Tāpēc, kad jaunā derība, tas ir piepildījums šiem te pravietojumiem. Piepildījums šiem pravietojumiem. Jesais 53. nodaļa. Precīzi atkal ir pravietots par Mesiju, kas piepildījās. No 4. pantiņa lasīšu. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kuru pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klus savu cirpēju priekšā, ka viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Un 10. pants. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām, kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri. Tas ir pravietojums par to, kas notika pie Golgātas krusta. Tas ir pravietojums par to, kad upura nevainīgais upura jērs. Viņš tiks upurēts. Tāpēc arī Jānis redzēja, ka Jēzu Kristu kā upura jēru, kurš varēja paņemt šo te vīstokli. Amen. Tātad Jēzus Kristus, viņš ir glābējs un Mesija, neviens cits. Amen. Un, protams, mēs zinām, ka dzīvnieku asins viņas nespēja nomazgāt grēkus. Jēzus dzīvnieku asins spēja tikai apklāt uz kaut kādu laiku. Viņas nespēja nomazgāt, tikai apklāt, apslēpt. Tas pleķis paliek, tas grēks paliek, tikai tiek apklāts. Un tad, kad Dievs skatās, viņš neredz grēku, par kuru jābūt ir nāvei, bet viņš redz nevainojamā dzīvnieka asins. Bet pēc kāda brīža šīs asins, pazūd. Ja? Un Dievs atkal var redzēt, un tad atkal cilvēkiem ir jānes upuris. Amen. Tātad Ebrejiem 10. vispār Ebrejiem vēstuli ļoti apraksta ļoti daudz tieši par to, bet es divus pantiņus izlasīšu. Ja? Ebrejiem 10. nodaļa no 3. panta. Bet ar upuriem ik gadus tiek atgādināti grēki. Jo vēršu nāžu asinis nav varas atņemt grēku. Ziniet? Tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka, upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Jēzus par sevi saka. Tātad pienāks diena, es pats būšu šis upura jērs. Es būšu tas, kas tiks nokauts cilvēku grēku dēļ. Amen. Un Jēzus Kristus, viņš arī kļuva par upura jēru. Viņš arī kļuva par šo upura jēru. Amen. Kāpēc? Lai viņš nomirtu mūsu grēku dēļ. Un līdz ar Jēzu Kristu mans grēks ir nonāvēts. Dzirdiet? Līdz ar Jēzu Kristu Bībelē teikts, arī mēs esam nomiruši savai grēcīgai dzīvei. Un līdz ar Jēzu Kristu, ka viņš tika uzmodināts, arī es esmu augšām celies jaunai dzīvei. Jēzus Kristus, viņš ir šis upura jērs. Tāpēc šajā atklāsmē ir tik svarīgi ieraudzīt par Jēzu Kristu kā par upura jēru, kurš samaksāja, kurš nes pasaules grēku, kā Jānis Kristītājs saka, ja? Un ar savām asinīm mūs atpirka. Amen. Ar savām asinīm mūs atpirka. Jūs ziniet, daudzās reliģijās ir līderi. Daudzās reliģijās ir līderi, ja? Un ir daudz dažādas reliģijas un kustības, un katrā ir kāds līderis. Ja? Un ja tā, piedodiet tādu salīdzinājumu, mūsu reliģijā, ja? Kristietība nav reliģija, bet mūsu kustībā arī mums ir piemērs. Un kurš tas ir? Kurš mūsu kristietībā ir piemērs, vislabākais?
Amen. Tieši tā. Jēzus Kristus. Šis ir labākais piemērs. Un, ziniet, un katrai šai te reliģijai, ja, viņiem ir savi līderi, savi vadoņi. Un viņi uzskata viņus par priekšzīmi. Amen. Nu, teiksim, mēs zinām, jā, musulmaņu valstī, kas ir priekšzīme. Muhameds. Ne, Allaks ir viņiem dievs, tā kā mums dievs. Jā. Muhameds. Un viņš ir tā kā mums Jēzus, Muhameds. Un viņi klausa viņu. Viņš ir paraugs. Nu, tāpat ir budistiem, tāpat hinduistiem ir savi tur visādi. Jā. Jā. Tātad labs, bet mīļie, vienalga, cik būtu labs cilvēks, vienalga mums saka, jā, Dalai Lama, jā, viņš ir tur par mīlestību, viņš tāds paraugs, viņš ir pa visu pasauli. Viņš ir tikai cilvēks, kurš ir nomaldījies. Amen. Un ziniet, labs paraugs, viņš neatbrīvo no grēka. Es nekur Bībelē neatrodu, ka labs paraugs atbrīvotu no grēka. Vienalga, cik labs būtu Muhameds, es nezinu, viņš bija labs vai nebija labs, varbūt viņu tādu pārtaisīja, es nezinu, jā, neesmu pētījis viņu dzīvi, jā, bet, mīļie, viņš neatbrīvo no grēka. Viņš nevar atbrīvot. Jūs ziniet, ja labs piemērs atbrīvotu no grēka, tad, ziniet, Jēzu nenosauktu par Jēzu. Jūs ziniet, kāpēc Jāzeps un Marija nosauc viņu par Jēzu? Ko? Tāpēc, ka eņģeļi viņiem to pateica, tev būs saukt viņu par Jēzu. Amen. Viņi ne paši izdomāja. Jūs saprotiet, ja labs piemērs varētu izglābt pasauli, varētu piedot grēkus, ja, tad viņu nosaukt, ziniet kādā vārdā? Marejs. Marejs. Tāpēc, ka no ivrita vārds Marejs apzīmē labs paraugs. Un tad mēs teiktu, Marejs mūs glābi, labs paraugs, es viņam sekošu līdzi. Nē, bet viņu nosauc par Jēzu. Ko nozīmē vārds Jēzus? Nē, Kristus ir svaidītājs. Jēzus? Glābējs. Pestītājs jums dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus svaidītājs. Jēzus ir glābējs. Un tāpēc viņu arī nosauca pats Dievs, caur eņģeļiem teica, viņu būs saukt glābējs. Tāpēc, ka tikai Jēzus nelabs paraugs, bet Jēzus ar savām asinīm iegājis un izglāba cilvēci. Amen. Tikai. Amen. Tātad mums nav vajadzīgs kaut kāds labs piemērs, mums ir vajadzīgs glābējs. Jāņa 3.16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs. Jūs jau ziniet, jā? Es tālāk pat nelasīšu. Tāpēc, ka Dievs ir devis Jēzu Kristu. Amen. Amen. Jāņa 1.29. Un tur atkal Jānis ierauga Jēzu un kādi viņa vārdi. Viņš saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Viņš praviets, Jānis Kristītais arī ir praviets. Un viņš ierauga, viņš saka, ne vienkārši kaut kāds cilvēks. Ka tas ir Dieva jērs, viņš jau pravieto, viņš nezināja, kādā veidā Jēzus nomirs. Ja? Bet tas ir Dieva jērs. Tas nozīmē, ka viņš tiks nokauts. Kāpēc? Pasaules grēku dēļ. Pasaules grēku dēļ. 1. Pētera 2.24. Viņš nesa mūsu grēku savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvo taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Amen. Viņš pienesa pie staba mūsu grēkus. Amen. Jēzus Kristus, viņš nomira mūsu vietā. 1. Korintiešiem 5.7. Izmetiet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu paskā jērs ir par mums upurēts Kristus. Kas tie pa svētkiem? Paskā svētki. Jā, pasaules saka lieldienas. Mēs, kristieši, saucam viņus par paskā svētkiem. Un paskā svētki cēlams ir kur? 2. Mūzes grāmatā. 12. nodaļā, tur, kur mēs teicām, ka vajag nokaut dzīvnieku un iezīmēt palodus, iezīmēt durvis un logu stabus, ja? Un tas nozīmē, ka nāves eņģelis ies garām. Un tad Dievs teica, un tagad, katreiz sviniet šo svētkus, un jums būs nosaukt šo svētkus, palasiet tur tālāk, ja? Par paskā svētkiem. Un ebreji joprojām šodien svin tieši tāpat kā vecajā derībā. Viņi svin kā vecajā derībā. Mēs šodien svinam tos kā paskā svētkus. Ja? Mēs svinam, arī vienreiz gadā mēs to svinam. Ja? Tā kā, kad Jēzus tika nokauts.
Jēzus asinīm. Un mēs vienkārši to pieminam, tā kā tā vizuāli pieminam. Ja? Bet viņš ir šis nevainīgais jērs. Viņš ir šis pasās upuris par mums, par grēciniekiem. Amen. Amen. Tātad, un ļoti interesanti, kad Jēzus Kristus, viņš tika pienaglots pie krusta Golgātas kalnā. Ziniet, kurā dienā? Tieši tajā pašā dienā, jā. Kad svin dienu pirms Paskāla svētki. Un tieši Paskāla svētkos viņš nomira. Tas ir zīmīgi. Tas ir zīmīgi. Tas nav nejauši. Un interesanti, ka tas templis, kas bija uzcelts, ko rādīja jau absolūtā zemē, viņš tika uzcelts, ziniet, kur? Uz Morē kalna. Un ziniet, vecajā derībā, kas notika Morē kalnā? Abrahams upurēja savu dēlu. Tas ir Morē kalns, jā. Un atcerieties, tas ir ļoti nozīmīgi, es vienkārši laiks iet, es negribu tā plaši to teikt, bet vienkārši, lai jums tāda kopaina ir tā visa, ja? Kad Dievs pieprasīja viņam upurēt savu dēlu. Un tad, kad Ābrahams jau pacēla nazi, pēkšņi eņģelis teica, nedari neko ļaunu savam dēlam. Dievs pats izraudzījās upuri. Jēru. Un tas bija pravietojums par Jēzu. Jēzus bija sapinies tur tajo ērkšķu krūmā. Un Jēzus tika upurēts dēļ cilvēces Morē kalnā. Tāpēc Morē kalnā bija uzcelts templis. Un netālu no tā kalna arī Golgātas kalns, tā ir grēda, tā ir kalnu grēda visa iet. Ja? Un tieši turpat tagad atrodas mošē, bet tur tiks uzcelts atkal Dieva templis. Un atkal atsāksies upurēšana. Jo ebreji vēl joprojām vecajā derībā ir. Un būs upurēšana. Un tad, kad būs Armagedona, tad ebrejiem liksies, ka viss ar viņiem ir cauri. Un tad nāks pats kungs. Un tad viņi atzīs viņu par Mesiju. Tad viņi atzīs viņu par Mesiju. Amen. Mēs jau šodien atzīstam viņu par Mesiju. Amen. Redziet, Jēzus Kristus mūs atpērk. Hozejas grāmata, es nelasīšu, jūs palasiet ļoti interesanti Hozejas grāmatu. Tur iet runa par pravieti Hozeju. Nezinu, viņš ir pravietis, bet par Hozeju, kur Dievs lika iet un ņemt sev par sievu kādu sievieti Gomēru. Un viņš paņēma viņu par sievu, un šī sieva izrādījās neusticama. Izrādījās, ka viņa, palaistu. Ja? Un viņš viņu atstāja. Faktiski ne viņš atstāja, viņa aizgāja prom no viņa, pie citiem vīriešiem. Un beigās, kad viņa apnika tiem vīriešiem, viņu tā kā pie cūkas silas pameta un viss. Un Dievs tagad saka atkal Hozejam, ej un ņem viņu otrais sev par sievu. Dievs, tu ko? Es teicu, ej un ņem. Kas tas pa stāstu tādu ir? Tas ir stāsts par Dievu. Ka viņš atkal šo neusticamo Izraelu, viņš atkal un atkal sev ņem. Ne par sievu, bet atkal ņem. Piedod un piedod. Un vienkārši caur Hozeju tas bija kā pravietisks, ka Dievs neatstāja un neatstum. Jā, viņš ļauj iet caur bēdām, bet viņš katreiz atkal viņu atpērk. Katreiz viņu atpērk. Amen. Mēs esam atpirkti ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, vai ar šīs pasaules kaut kādām dārgumiem, bet ar viņa Jēzus dārgajām asinīm. Jēzus dārgajām asinīm. 1. Pētera 1. nodaļā 18. pantā. To Pēters saka, ar viņa dārgajām asinīm. Amen. Es nezinu, vai es kādreiz stāstīšu šo stāstīnu. Es nezinu, cik laiks mums jau laikam drīz jābeidz. Es reiz tā aizraujos, ka es jūs laikam nogurdinu ar savu sludināšanu. Par to zēnu, kurš kopā ar tēti uzcēla laivu. Es stāstīju kādreiz. Nē. Es pastāstīšu, varbūt kāds zina, varbūt kāds nezina. Maz puika, viņš ļoti gribēja, lai viņam būtu laiva. Ja? Ne liela laiva, spēļu laivi. Un tētis ļoti ilgus vakars kopā ar dēlu, viņi kopā cēla un viņi uzcēla tādu, smuku tādu laivi.
Nu, tagad pienāk diena, kad viņi grib arī palaist pa ūdeņiem to laivu. Viņi piesien striķīti klāt pie tās laivas un tagad aiziet pie upes un palaiž. Nu, protams, lai tā laiva tālu neaizpeld, viņi to striķīti tur, to laivu. Un tā laiva peld, un puika priecājās, un tēvs priecājās. Un pēkšņi aiz viena akmens tas striķis aizķerās, aizpinās. Un tagad tas puika grib tā kā atpiņķiet un pārtruks tas striķis. Un, protams, tā laiva straumē aiziet uz upes vidu un aizpeld. Viņi vēl kādu brīdi skrien pa to upes gultni, lai varbūt domā, kaut kur piestās pie kāda krasta, bet tā arī neatrada to laivu. Nu, un ko noskumuši aiziet mājās? Protams, puika ļoti noskums. Pirmo reizi palaid pa ūdeņu un pazud tā laiva. Un paiet kāds laiks, un pēkšņi vienu dienu puika atskrien pie tēva un saka, mūsu laivu pārdod. Kā, kur pārdot? Jā, tur Lombardā. Es redzēju, skatlokā mūsu laiva stāv. Un tagad puika aiziet uz to Lombardu, iet pie tā pārdevēja un saka, atdodiet, tā ir mana laiva, es pats viņu ar savām rokām esmu uzbūvējis. Un tas vīrietis saka, bija tava tagad mana. Man te kāds atnesa, es pa viņu samaksāju, ja tu viņu gribi, lūdzu, nopērc, samaksā naudu un nopērc viņu. Un viņš skrien pie tēva, viņš saka, man nedod tāpat, un tēvs saprot, ka vajag maksāt atkal naudu. Un viņš aiziet, viņš samaksā to naudu, un tā laiva atkal ir tam puikam. Un puika tik priecīgs, viņš paceļ to laivu gaisā, un viņš saka, tagad tu esi 2 reiz mana. Pirmo reizi es tevi uzbūvēju, otrais es tevi nopirku. Un, protams, tas ir tāds zīmīgs stāsts. Stāsts par ko? Par mums. Pirmkārt, Dievs mūs ir radījis. Un mēs savā nepaklausībā, norāvušies no šī pavadiena, no šī striķīša, par šo pasaules ūdens upi, paši pie cūku silas pa taisnu. Un Dievs, tad, kad mūs atrod, viņš ir gatavs samaksāt ar savu dēlu asinīm, lai atkal mūs atgūtu priekš sevis. Atkal mūs atgūtu priekš sevis. Mēs esam nomazgāti jēra asinīs. Jēzus asins mūs šķīsta no visiem grēkiem, mīļie. Jēzus asins tikai var šķīstīt no visiem grēkiem. Amen. Es nezinu, vēl vienu stāstu, un tad mēs beigsim. Patīk jums stāsti. Vienreiz viens ateists strīdās ar kristieti. Kristietis saka, Jēzus asins šķīsta no visiem grēkiem, vai mazgā no visiem grēkiem. Un tā ateists saka, bet kā tas var būt? Kādā veidā tas notiek? Kā Jēzus asins var mazgāt no grēkiem? Paskaidro, kādā veidā? Un kristietis domā, ko viņam atbildēt? Un pēc tam pasaka viņam. Tu zini, ka ūdens, tad, kad tu viņu padzer, viņš remdē slāpes. Jā. Kā tas notiek? Es nezinu, bet es zinu, ka tā tas ir. Kad tu padzer, tu remdē slāpes. Es arī nezinu, kādā veidā, ja es asins šķīsta vai mazgā, bet es zinu, ka tas tā ir. Un viss. Amen. Jēzus asins. Viņš ir mūsu upura jērs. Amen. Nezinu, ir vēl kāda bildīta. Ne, viss. Viņš ir mūsu upura jērs. Viņš ir atdevis savu dzīvību. Savus asins izlēja. Lai mēs šodien esam Dieva svēta tauta. Attaisnoti, piedoti, pieņemti. Tikai caur Jēzu Kristu. Tāpēc atbilde šai pasaulē nav kāda kārtējā reliģija. Nav kāds kārtējais labais piemērs. Nē, atbilde ir tikai Jēzus Kristus. Atbilde nav visgudrākais mācītājs, kuram ir 10-20 tūkstoši draudzi. Tas vēl nav daudz. Āfrikā ir draudz, kur ir pa 500 000. Korejā, ziniet, Yonggi Cho. Tur pat miljons. Bet viņš nav atbilde. Viņš nav atbilde. Viņš ir tikai kalps. Viņš ir instruments Dieva rokās. Atbilde ir Jēzus Kristus. Un tāpēc šodien, tad, kad mēs ņemam šo piemiņas mīlestību, mēs saprotam, ka mūsu atbilde ir Kristus. Mūsu atbilde ir Kristus. Un tāpēc arī mēs varam teikt arī citiem cilvēkiem, ka
tev atbild ir Kristus. Kādā veidā viņš tev palīdzēs? Kā tas darbojas? Es saku, es nezinu, bet tā tas ir. Amen. Mēs tam esam liecinieki.